kad es lasu Bībeli, es redzu cilvēku sastopas ar dažādām lietām, situācijām, apstākļiem. Man ir tāds vīrs kā Zerubābels. Viņš arī sastopas ar kādām situācijām savā dzīvē. Viņam tas izaicinājums ir liels, atjaunot templi. Un apkārt daudz ienaidnieku grūtību, un viņam ir jautājums, kā to izdarīt. Dievs sūta savu pravietu Zakarijas grāmatu, 4. nodaļa, 6. pants. Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu, tā skan tā kunga vārdu Zerubābelam, ne ar bruņotu spēku, ne ar vārdu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cēbols. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cēbols. Man ziniet, bija kāda sieviete uz šīs pasaules, viņas sauc Katrīna Kulmane. Viņai bija tāda frāze, ko viņa teica ļoti bieži savos dievkalpojumos. Neapbēdiniet man mīļo svēto garu. Un mēs visi sakam, Dievs runāja ar mani. Mēs sakam, Dievs vadīja, Dievs teica to, Dievs teica šo. Patiesībā tas, ko mēs dzirdam, ir svētais gars. Jā, viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs. Mēs ticam Tēvs, Dēls un svētais gars. Mēs sakam, es jūtu tādu Dievu klātbūtni. Tas, ko mēs jūtam garu klātbūtni. Dievu garu klātbūtni. Un joprojām nav cits recepts, kā uzvarēt, kā izdarīt to, kam mēs esam aicināti, kā ar Dievu garu. Ja precīzāk būtu teikt, ļaut Dievu garam darboties caur mums. Un mūsu nosaukums ir Rīgas vasaras svētku draudze dzīvības avots. Rīgas, tas varētu būt tā vieta, kur mēs atrodamies. Kalpojam daudz, kur citur arī, bet vārds vasaras svētku. Es atceros, ka vairāk kad jautājuši man, un reizēm esmu skaidrojis, man patīk, kā man brālis vienreiz izskaidroja vienam cilvēkam, kas tad ir vasaras svētku. Šies no vasaras svētku tāpēc, ka mēs vasarā pulcējamies un pāro laiku nepulcējamies. Svinam vasaru. Tā nav taisnība. Par Norvēģu draudzēm daudzām taisnība būtu otrādāk. Viņi ziemā pulcējas, vasarā nepulcējas. Vasarā visu atvedējumu aizbrauc, ja? Bet kāpēc vasaras svētku? Kāpēc šī kustība, kad radās 20. gadsimta sākumā, tad viņi tā nosauc. Un varu domāt, kāpēc? Rapsa gada, 2. nodaļa, tur rakstīts, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā un lūdzu Dievu. Un piepeši tā vieta sakristējās, nodarbēja, un kā bija tāds troksnis, kā stiprs vējš pūstu. Un uz katru galvu nolaidās uguns mēles, un viņi visi sāk runāt jaunās mēlēs, kā garstiem tev izrunāt. Jēzus bija to apsolījis. Viņš bija to apsolījis, un viņš teica, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars nāks par jums. Un bija cilvēki, kas to lasīja, un teica, draudzē ir vajadzīgs spēks. Kad es lasu Bībeli, lasu, ko Jēzus darīja, lasu apostolu darbus. Manī ir divas lietas. Manī ir Halleluja, slavu Dievam, un ar kungs esi man grēciniekam žēlīgs. Divas lietas, kāpēc? Tāpēc, ka es redzu to, ko Dievs grib darīt savu draugu. Es neredzu to, ko viņš var. Viņš ir vispēcīgs, viņš var pilnīgi jebko darīt. Ko viņš vēlas, Bībeli saka, viņš dara visu, ko viņš vēlas, debesīs un uz zemes. Bet es redzu to, ko Dievs grib darīt savu draugu. To potenciālu, ko caur savu garu viņš ir līdz draudzēm. Un to starpību, kas ir šodien. Un es saku, Debes Tēvs, ir raksturiet Bībelē, lielajā pēdējā svētku dienā, Jēzus uzstājās un sauc, tiekam slāpes, ko nāk un dzer. Kas man tic, kā raktos acīs, tam viņam iesām plūdīt dzīvā ūdens traumas. Un es domāju, Debes Tēvs, vai es neticu tev, kā raksts saka? Vai kas? Kāpēc? Un zini, viena lietām, ko pastīties katram personīgi, kad es nonācis tādā tukšnesī sausā vietā, tā liekas nav nekādas dzīvības, paskaties, vai tu tici tā, kā raksts saka.
Varbūt tu esi noticējis meliem, jo Jēzus apsolīja. Viņš teica, ticējis tā kā raksts saka, no tavām miesām plūdīs dzīvā ūdens straums. Citiem vārdiem, dzīvība plūdīs no tevis ārā. Nevis teiks, palīdziet man, bet teiks, dzīvība plūdīs no tevis ārā. Tas ir normāls draudzes stāvoklis, ka no draudzes plūst dzīvība. Tas ir normāls kristiešu stāvoklis, kad no kristieša plūst dzīvība. Un vienīgais veids, kā mēs kā draudži varam pastāvēt, vienīgais veids, kā mēs varam būt līdzīgi Jēzum, ir, kad mēs esam piepildīti ar Dievu garu. Piepildīti ar Dievu garu. Vienīgais veids, joprojām šī vēsts, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu. Ļoti bieži mēs dzirdam, kas trūkst draudzē šodien. Mums trūkst telpas, mums trūkst finanses, mums trūkst kalpotāji, mums trūkst resursi, mums daudz kas trūkst. Dievs saka, tas viss ir ok, bet ne ar to uzvar cīņu. Dievs saka, ar manu garu. Un mums bija mācītāji padomu sēdi apvienībām. Un mēs runājām par daudz un dažām lietām. Un bīskaps mums visus tā cītīgi sarāja. Un, kad es klausos bīskapu rajoties, es jūtos tā dīvaini. Es saprotu, kā viņš man rāja, kā tēvs miesīgs vai kā bīskaps. Es tāpēc, kā man problēmas viņam paklausīt. Es domāju, kā man viņam jāpaklaus, kā tēvam vai kā bīskapam. Abi divi, jā, jūs man. Paldies, es ar tā saprotu, kā abi divi. Tāpēc tās lietas personīgi uztveru, bet... Ziniet, tas, ko viņš teica, ir pilnīgi taisnīgi. Viņam patiesībā mēs ar visi, kas sēdējām un klausījāmies to, ko viņš saka, mēs visi ļoti, ļoti stipri viņam piekritām. Domāju, ka nebija neviena no tiem mācītājiem, kas mēs sēdējām, kas būtu teicis, nē, tā nav, brāli, viss pilnīgi absolūti savādāk. Un viņš teica par to, ka viņa sirds sāp, un viņš ir norūpējies, un viņš lūdz, un viņš ir redzējis Dievu gara darbību. Daudz vairāk, daudz stiprāk, daudz spēcīgāk kā līdz šim. Un Jēzus teica, čak, ugunēs nācis mestri uz zemes. Un kā es vēlētos, kaut tā jau dara. Un mēs lūkojamies Bībelē. Jēzus dzīvi raksturo gara pilnību. Jēzus piedzimšana. Jēzus piedzima no svētā gara. Mēs lasām Bībelē, Mateja evaņģēlijā, kad eņģelis saka Marijai, tas, kas piedzims tevī būs no svētā gara. Dievs spēks nāks par tevi, viņš apvainos tevi, un tas, kas iedzims tevī, būs no svētā gara. Un kopš tiem laikiem nekas nav savādāk. Lai tu kļūtu par Dievu bērnu, par kristieti, tev ir jāpiedzimst no Dieva gara. Ir neiespējams savādāk kļūt par Dievu bērnu. Pats sākums ir tad, kad Dieva gars nāk par tevi, viņš pārliecina pasauli par taisnību, grēku un tiesu. Viņš rada grēku atziņu. Svētais gars rada grēku atziņu. Viņš ir tas, kas vispār pārliecina. Tu nonāc pie vietas, ir Dievs debesīs. Ir Jēzus Dieva dēls, kurš ir nomiris par maniem grēkiem. Es esmu grēcinieks. Tas ir Dieva gars, kas to izdara. Un Bībelē es, kad nāca viens vīrs, gudrs vīrs, vārdā Nikodējums nāca pie Jēzus un teica, ko man būs darīt, lai es iemantotu debes valstību. Kā man tur nokļūt, ko lai es daru? Un Jēzus saka, ka jāpiedzimst no augšienes. Jāpiedzimst. Un Nikodējums saka, kā es liels vecs, būdams varu atkal piedzimt. Un Jēzus saka, kas piedzimst no miesas, ir miesa. Kas piedzimst no gara, ir gars. Un mēs esam Dieva bērni. Ir neiespējami tev būt par kristieti, ja neesi piedzimst no Dieva gara. Ir absolūti neiespējami. Tu vari iet baznīcā visu savu mūžu. Es lasīju reizi šorīt. Reinhard Bonks grāmatā. Viņš stāsta, kā kādas sievietes 70 pāri gadu nākus pie Kristus. Vācijā viņš viņu veda pie Kristus un viņš viņu satika, viņa bija ļoti laimīga un priecīga. Un viņš satika viņu dažas dienas vēlāk. Un šī sieviete bija pilnīgi, liekas, bērns sagrauta. Viņš jautāja, kas notikās?
Viņš ir visu savu mūžu pavadīja baznīcā. Viņa bija ērģelnīca baznīcā. Viņš visu savu mūžu pavadīja baznīcā. Un tikai mūža nogalē es sastapos ar Jēzu Kristu. Es piedzimu no Dieva gara, un es izniekoju visu savu mūžu. Ja tu nepiedzimst no Dieva gara, tu vari iet baznīcā visu savu mūžu un aiziet rezultātā uz elli. Jo ne baznīca, ne telpa, ne solis, ne dziesma, nekas nemaina tevi. Svētais gars. Svētais gars. Un praviešos rakstu vietu. Praviešos rakstu vietu, kur teikt, ka pravietis saka, ka bērni gan gribēja piedzimt, bet viņiem nebija spēka. Vēl ir teikts, ka nemaldos Iesaijas grāmatā teikts, kad arāji stāv vīlušies savās cerībās, kad viņi ir strādājuši, viņi aruši, ecējuši, sējuši, un tad viņi stāv vīlušies, kāpēc? Jo viņi sagaidīja ražu, bet ražas nav, kāpēc? Jo trūkst lietus. Lietus ir svētā gara simbols. Ja mēs lūkojamies uz šodienas baznīcu, kad mēs lūkojamies uz šodienas baznīcu vispārīgi kopā, ir viena lieta, ko mums pateiks daudz, jo satapsiet daudz cilvēkus, kas ir pieņēmuši Jēzu 5 reizes, 10 reizes. Cits saka, es katru reizi kā baznīcā tā Jēzu pieņem, un dzīve nemainās. Zini, kāpēc? Trūkst Dieva gara darbības. Trūkst Dieva gara darbības. Apsuru darbos mēs lasām 2. nodaļā. Pēters nostājies ar tiem 12, piepildīt ar svēto garu, nostājies ar 12 tur, laukumā, un visi jūdi, kas sanākuši uz svētkiem, arī tie, kas dzīvo Jeruzalemē, Pēters viņiem saka, klausieties, šeit notiek tas, ko pravietis Joēls pasludināja, Dievs, kas izlieš no savu garu pār visu miesu. Pār visu miesu, viņi nav piedzērušies, nē, Dievs piepilda savu vārdu. Un viņš pasludina evaņģēliju. Bet, kad viņš pasludina evaņģēliju, šie ļaudis, kas piesit Jēzu krustā, tie, kas iepriekš smējās par viņiem un teica, viņi ir piedzērušies, šie ļaudis jautā Pēterim, ko mums būs darīt? Kāpēc? Svētais gars pārliecina par grēku. Svētais gars pārliecina par grēku. Un tad notiek patiesi jaunpiedzimšana. Problēma nav pasaulē, ka cilvēks nepiedzimst no augšienes. Problēma ir draudzē. Draudze ir tā, kurai ir Dieva gars. Jēzus teica, es aizēju, tas jums par labi, es sūtīšu aizstāvu patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt. Viņi nevar dabūt to. Dieva gars ir šajā pasaulē, bet viņš nemājo neticīgos cilvēkos, viņš mājo kristiešos. Viņš mājo Dieva draudzē. Tev ir jāpiedzimst no Dieva gara, lai tu kļūtu par kristieti. Tas, ka tu ej baznīcā, tu dara visus pareizes reliģiozus rituālus, neglābs tevi. Neglābs tevi. Personīgas attiecības ar Jēzu Kristu glābs. Jēzus teica, ka debesīs tiek par pazīšanos. Savādāk debesīs netiek. Debesīs ir absolūta pazīšanās. Manu blats vai nekā, viss. Ja tu nepazīsti, tu netiec iekšā. Tu zini tās labās ziņas, kad Jēzus saka, es visus vilkšu pie sevis. Un draudzības dievišķais aģentam jābūt piepildītam ar Dieva garu, lai šo evaņģēliju pasludinātu. Jēzus teica, dabūsiet spēku un būsiet mani liecinieki. Apostils Pāvils saka, man sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausme. Gara un spēka izpausme. Jēzus piedzima no Dieva gara. Draudze piedzima caur Dieva garu. Vasaras svētkos. Kad svētais gars nāca pār mācekļiem, nāca par šiem 120, kas bija sapulcējušies augšastāvā, nāca pēc tam tālāk par nākošajiem, kas nāca pie Kristus un draudze piedzima caur Dieva garu. Tu esi piedzimis caur Dieva garu. Mēs lasām par Jēzu, ka Jēzus ne tikai piedzima no Dieva gara. Viņš bija Dieva gara vadīts. Dieva gara vadīts. Mēs lasām, ka Jēzus tika kristīts ūdenī. Mateja 4 mēs lasām 4.1, kad pēc tam gars, Dieva gars viņu aizved tuksnesī.
Un mēs lasām atkal un atkal evaņģēlijos, Jēzus gara spēkā piecēlās no tās vietas, devās uz to gara spēkā. Kad tu lasi evaņģēlijus, tu lasi par Jēzu, tu redzi, ka viņa dzīve raksturo tas, ka viņš ir svētā gara vadīts. Viņš nav cilvēku bīdīts, viņš nav apstākļu vadīts, viņš ir gara vadīts. Un zini, kad tu esi cilvēku bīdīts, apstākļu vadīts, tavā dzīvē nemiers. Tad, kad tu esi Dieva gara vadīts, tavā dzīvē ir miers. Kāpēc? Tu zini, kam tu tici, kam tu esi paļāvies. Daudz kristieši, kas kā es zinu, ka Dievs runā no sirdīm. Tev nav citu variantu, tev ir jāiepazīst svētais gars. Tev ir jāiepazīst svētā gara balss. Pretējā gadījumā tu būsi vienkārši nezinu. Man negribas teikt kādu salīdzinājumu, bet labāks nekas nenāk prātā, kā puņas uz āds. Kāpēc? Tad trīc un tāds, es nezinu, tāds stulps salīdzinājums pieļaujot. Nekad stabils, nekad droši, nekad, jo tu nezini, uz kuru pusi tu ej. Iepazīst. Kādā es iepazīstu? Lasu Dievu vārdu. Saka, lūdzu, svētais gars runā uz mani. Jēzus teica, ka svētais gars tevi vadīs saskaņā ar rakstiem. Vadīs saskaņā ar to, kas ir Jēzus, kas ir debesu tēvu. Un kas ir saskaņā ar to, kas ir Jēzus, kas ir debesu tēvu? Tas ir rakstītais vārds. Svētais gars tevi vadīs saskaņā ar to. Jā, bet rakstos nav teikts, man iet pa kreisi vai pa labi. Rakstos nav teikts, man palikt dzīvot Latvijā vai pārcelties, dzīvot uz nezinu, Īriju. Jā, rakstos nav teikts, palikt dzīvot Latvijā vai pārcelties, bet rakstos ir teikts, ka tā gudrība, kas nāk no augšienes, rakstos ir doti principi. Principi tā ir gudrībai, kas nāk no augšienes. Un tā vispirms ir šķīsta, tā ir svēta, tā ir pilnīga. Tā vispirms ir vērta, lai pagodinātu Dievu un darītu labi. Tā nav egoistiska, tā nav melupilna, tā nav netaisna. Lūkojies Bībelē, tur ir vadlīnijas, kā Dievs ir teicis, ko būs darīt. Tā nav vainu pilna, kad Dievs runā, viņš runā ar drošību un pārliecību. Un tad, ja tu esi bailīgā vietā, tad, kad tu dzirdi Dievu garu balsi, tad atnāk miers. Kāpēc? Dievs runā ar mieru un pārliecību. Svētais gars runā tieši tāpat, kā Jēzus runāja. Jēzus runāja kalnas prediķi, un visi brīnījās. Visi teica, wow, šis runā, viņš zina, ko viņš saka. Kāpēc? Jo viņš runā ar pārliecību, ar autoritāti. Tad, kad Dievu gars runā tevī, viņš runā ar pārliecību un autoritāti. Viņš zina. Tas nav, iesi pa kreisi, būs šitā, iesi pa labi, būs tā, uz kuru pusi iet, vispār nezinu. Nē, Dievs nāk, un viņš negrib, lai tu būtu tāds staipīgs un tirinātos uz drāts. Nē, viņš grib, lai tu esi stiprs un drošs. Bībelē saka, taisnais pat nāvē ir drošs. Kāpēc? Viņš zina, kā viņš paļāvis. Viņš zina, ka viņš uzticējies. Viņš zina. Dieva gara vadīts. Jēzus Dieva gara vadīts. Jēzus teica, nāk svētais gars. Jā, evaņģēlijas 16. nodaļā, 13. pantam. Viņš jūs vadīs visā patiesībā. Viņš jūs vadīs visā patiesībā. Un man ir jābūt Dieva gara vadītam. Visā patiesībā. Un atkal tas ietver visu manu dzīvi. Man ir jābūt vadītam viņa patiesībā. Un tas ietver arī draudzi. Draudzē ir jābūt Dieva gara vadītai. Draudzē ir jābūt Dieva gara vadītai. Domājot par mūsdienu draudzi, domājot, ka bieži vien mēs esam vadīti no tā, kas notiek pasaulē. No lietām, kas notiek pasaulē. Cilvēki neticīgi kaut ko izdomā, un mēs draudzi hoplēcam iekšā. Ir brīnišķīgi un labi izmantot tās lietas, kas ir pasaulē. Mēs dzīvojam šajā pasaulē. Jēzus nelūdz, lai mūs paņemtu no šīs pasaules. Bet, ja mūsu Dieva gars ir radošs gars, vai draudzē nevajadzētu būt vairāk radošumam? Bija tāda sludinātāja Emīļa Sinta Makersona. Eņģeļu templis ir Losandželosā. 30. gados viņu uzcēla. Man interesanti. 30. gados daudz Holivudas režisori devās uz viņas baznīcu ar vienu domu. Pastīties, ko viņi jauni izdomājas. Pastīties, ko viņi jauni izdomājas.
Sieviete pilna ar Dievu garu. Pilna ar Dievu garu. Bībele saka, māca, ka katrs garam seko. Un ja tu seko šai pasaulē un neseko svētajam garam, tad nav brīnums, ka laiku pa laikam tu nākas atgriezties nožēlot grēkus un nāk atpakaļ. Kāpēc? Mēs sekojam Dievu garam. Jēzus Kristus, viņš piedzima no Dieva gara, draudze piedzima no Dieva gara, mēs piedzimstam no Dieva gara. Vienīgais veids, kā tu vari būt kristietis, kad piedzimst no Dieva gara, Jēzus bija Dieva gara vadīts, draudzē ir jābūt gara vadītāji, un tev ir jābūt gara vadītāji. Dieva gara vadītāji. Un atkal Dieva gara vadīt, tas nav kaut kas tāds, reizēm cilvēki saka, Dievs man to, un Dievs man šito, un Dievs man to. Es reizēm domāju, vai Dievs ir lejā kas. Daudz lietas Dievs runā, Dievs saka, bet pārliecinies, ka tas, ko tu saki, Dievs man teica to vai tā, ka tas saskan ar rakstiem. Pārliecinies. Jēzus kalpoja svētā gara spēkā. Jēzus kalpoja svētā gara spēkā. Un vienīgais, kā mēs varam būt Jēzus un Kristum sekojoši ticīgie, vienīgais, kā mēs varam būt kristieši, ir, ja mēs kalpojam svētā gara spēkā. Vienīgais, ka mēs kalpojam svētā gara spēkā. Apstu darba 10. nodaļa. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīja nāciet pie Jēzus Kristus, kas staigāja apkārt, darīdams labu un dziedinādams visus vēl un nomāktos. Vienīgais veids, daži kristieši tic, ka zīmes un brīnumi ir beidzās līdz ar apstuļiem. Es nekur to neizlasu Bībelē. Daži saka, ka zīmes un brīnumi bija vajadzīgi tikai tad pirmās draudzes laikā, jo tad nebija medicīna attīstījusies. Es nekur to neizlasu Bībelē. Tas, ko es izlasu, Dievs svaidīja, nāciet Jēzu. Tas, ko es lasu tālāk, ko Jēzus saka saviem sekotājiem, saka draudzei, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars nāks par jums. Un būsiet man liecinieki. Mēs lasām to apstu darbos 1. nodaļā. Mēs lasām, ka Jēzus saka saviem sekotājiem, klausieties, jums ir jānes evaņģēlis līdz pašam pasaules galam, bet pagaidām paliekat Jeruzalemē, līdz jūs esat apģērbti ar spēku no augšienes, Lukas evaņģēlijā. Nav citu variantu mums kā draudzē. Kā būt Bībelei ticīgiem, kā būt Bībelei sekojošiem, kā būt Dieva vārdu praktizējošiem, kā dzīvot svētā gara piepildītu dzīvi. Nav citas atbildes. Ir pilnīgi vienalga, kā sauc tavu draudzi, tavu konfesiju, tad ir jābūt gara piepildītai draudzei. Un kauns mums, ja mūs sauc vasaras svētku draudze, un mums nav. Kādreiz dziedāju tādu dziesmu. Drusciņi jau līst. Drusciņi jau līst. Halleluja, paldies Dievam. Drusciņi jau līst. Šorīt no rīta Kārlis man teica savu liecību. Mēs bija kristīti dievkalpojums. Ka viņi lūdz Dievu. Māsas lūdz Dievu par viņu. Dievs iztaisno no viņu muguru. Viņš ir dziedināts. Viņa muguru ir dziedināts. Paldies Dievam. Drusciņi jau līst. Drusciņi jau līst. Un māsa, kas kristījās, viņai bija problēmas ar kājas mazo pirkstiņu. Es kāds mazs pirkstiņš, kādas mazas problēmas. Ja tu pamēģini iet un pirkstiņš nelocās un sāp, un stipri sāp, tad ir problēmas. Ziniet, kristību laikā Dievs viņu dziedināja. Paldies Dievam, drusciņi jau līst. Paldies Dievam. Kāds vīrs bija klausījies ar runu un bija piedzīvojis Dievu un zvanījies un domās, ko lai dara. Paldies Dievam, drusciņi jau līst. Bet Dievs ir apsolījis kaut ko vairāk. Dievs ir apsolījis kaut ko vairāk. Dievs saka, Joēla grāmatā, es izliešu no sava gara pār visu miesu. Dievs ir apsolījis to savā vārdā. Dievs ir apsolījis, ka viņš izlies par visu miesu, par jauniem un veciem. Un apstults Pāvils vēstulē Efeziešiem 5:18, viņš saka, neapreibnieties ar vīnu, bet topiet gara pilni. Un ziniet, ļoti interesanta lieta ir, mēs dzīvojam laikā, kad arvien vairāk un vairāk kristiešu lieto alkoholu.
Jūs teiksiet, Bībelē ir viens, jā, Bībelē ir viens. Bet vienkārši paskatieties, mazliet nianses. Bija svētuma kustība, kas atnes atmodu, kas atnes vasaras svētku kustību, un šie cilvēki, viņi atturējās no alkohola. Vispār absolūti pilnīgi. Un neaprēķinieties ar vīnu, bet topiet gara pilni. Kādreiz vārds baptists nozīmē absolūts atturībnieks. Daži no jums padomu laikā kādus sauc par baptistiem, tāpēc, ka viņi nedzēra. Vasaras svētku ticīgais bija tas pats, nelietot. Ja mēs lūkojamies šodienas kristietībā, arvien vairāk, nav problēma, mēs varam to darīt. Nav problēma, bet problēma ir, ja mums nav gara pilnības. Ja mums nav gara pilnības. Ja apusturiem vasaras svētku dienā būtu tikai ālēšanās un nebūtu gara pilnība, es domāju, ka viņi būtu izšvilti un varbūt pat nomētāti ar akmeņiem, ka viņi svētku dienā, pirmās ražas svētkos, vienkārši daudzās, ālējās, ķēmojās uz laukumu, kad visi ir sanākuši pielūgt un slavēt Dievu. Mums ir jābūt gara piepildītiem. Un ar divas lietas, lai mēs būtu, pirmkārt, mums ir jātic, kā raksts saka, un raksts saka, tas ir pieejams visiem. Raksts saka, tev to vajag. Raksts saka, tev to vajag. Raksts saka, man to vajag. Ka šis solījums dots jums, jūsu bērniem, visiem, kas ir tēlkots, kungs mūsu Dievs pieaicinās. Ja tu esi pieaicināts, tev to vajag. Un tev to vajag nevis tikai tad, kad mācītājs sludina par svēto garu. Jā, tad es nāku un lūdzu, debes tēvs kristī man svētajā garā. Kungs palīdz man dzīvot garu piepildītu dzīvi. Nē, tev to vajag ikdienā, lai tu dzīvot ikdienā normālu kristīgu dzīvi. Teiks, var dzīvot nenormāli, jā, var. Un nenormāli ir vienkārši ārēja darbības iekšēja satura. Zini, kad ir ārēja darbības iekšēja satura, ka tu neesi gara pilns. Ja tu neesi gara pilns, tad tu aprēķinies ar visām citām lietām. Nerunāsim par alkoholu. Tu aprēķinies no šīs dzīves. Tu aprēķinies no lietām, no šīs dzīves gaismām, lietām, kam šī pasaule seko un ko viņi ļoti, ļoti iekāro. Tu tiec aprēķināts no tā visa. Tu neredz vairs skaidri, tu nespriedz skaidri. Tu nespēji saprast, kas patiešām ir vērtīgs, kas nav vērtīgs. Tu nespēji saprast, kam ir vērts veltīt savu dzīvi, savu laiku, kas ir tie mērķi, kam ir vērts sakot, jo tu tiec aprēķināts. Neaprēķinies, Bībele saka, esi skaidrā prātā, bet esi Dieva gara pilns. Dieva gars ir tas pats gars, kas lidinājās par ūdeņiem, kad zeme bija neiztaisīta un tukša. Dieva gara spēkā radās viss šī pasaule, no neredzamā redzās redzamais. Dieva gara spēkā Kristus piedzim, Dieva gara spēkā viņš kalpoja, Dieva gara spēkā draudze piedzim, un Dieva gara spēkā tā kalpo. Un Dieva gara spēkā tas ir vienīgais, kā šī draudze pastāv. Nu, nav citu variantu. Nav citu īsāku, vienkāršāku ceļu. Bet, zini, tas ir vislabākais ceļš. Tieši tāpēc, ka Dieva gars, tas ir Dievs, kas maina tevi. Tas ir Dievs, kas dod liecību tavam garam, kas saka, tu esi Dieva bērns. Te visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Amen? Dieva gars ir tevi, viņš vada tevi. Mēs lūkojamies Bībelē. Jēzus daudz mācīja par svēto garu. Daudz mācīja. Mēs lasām Bībelē, Jāņa evaņģēlijā viņš teica, tas jums pa labu, ka es aizēju, jo nāks svētais gars. Daži cilvēki mums pārmet, ka mēs pārāk glorificējam svēto garu, nesājam novārtā Jēzu Kristu nonsens. Absolūts muļķības, absolūts stulbums, es teikšu. Kā var svētais gars, ko Jēzus teica, ka viņš pagodinās Kristu. Svētā gara piepildīt cilvēks. Apstults saka, neviens nevar teikt, ka Jēzus ir kungs kā vien svētajā garā. Un jau vairāk es dzīvoju dzīvi, kas ir pakļauta Dieva garam, kad dzīve gara, kas ir piepildīta Dieva garam, jo vairāk es dodu godu Jēzum Kristum, jo vairāk Kristus ir pagodināts manā dzīvē, jo vairāk Kristus ir pagodināts draudzes dzīvē. Apstuļu mācīja par svēto garu. Entras pēc paņemiet Bībeli un tagad mājās pašķieties apstuļu garbus un palūkojieties, cik bieži tur minēts svētais gars. Cik bieži ir minēts svētais gars.
Ir cilvēki, kas saka, apakstuļu darbus vajadzēja nosaukt par svētā gara darbiem. Jā, tas ir Dieva gara darbs caur Dieva draudu, caur apakstuļiem, bet apakstuļi darbojās, apakstuļi paklausīja svētajam garam. Un ziniet, mūsu draudzes problēma bieži vien nav tā, ka trūkst svētā gara, bet trūkst paklausības svētajam garam. Apakstuļi darīja to, ko Gars teica, un mēs redzam rezultātu. Apakstuļu darbos 2. nodaļā Pēteris saka atgriežties no grēkiem, vēkties, kristīties, lai jūs dabūtu svētā gara dāvanu. Pašā sākumā jau draudzes dzimšanā Pēteris māca par svētā gara kristību. Mēs lasām tālāk apakstuļu darbos 6. nodaļā radusies problēma draudzē. Ir cilvēki, kas nerasti nesaskaņas. Ir kādus, kas pie galdiem, viņi pastāvēja apakstuļu mācībā, sadraudzībā, mājas laušanā. Viņi bieži vien sanāca kopā un viņi sēdēja pie galdiem un ēda. Un viņi izdalīja kā, kuram vajadzēja. Un ir kāda ļaužu grupa, kas šajā situācijā paliek neievērota. Un es gribu, lai mēs palūkojamies un katrs padomājam, kā mūsdienu situācijā mēs risinātu šo problēmu un kā to risināja pirmā draudze. Pirmā draudze radās problēma, viņi atnāca pie apakstuļiem un teica, tā nav pareizi. Un apakstuļi teica, ok, ko lai mēs darām? Sanākam kopā, lūdzam Dievu un saprotam tā. Mums neklājas vienkārši atstāt novārdā Dievu vārdu lūkšanu, mums ir kalpot ar Dievu vārdu lūkšanu, bet izredziet jūs no sava vidus mūsdienu variants, kādus veiklus tautiešus, kas spēj menedžēt lietas, kas spēj sakārtot lietas, un lai viņi sakārto to kalpošanu pie galdiem. Bībelisks variants, tātad vienīgais pareizais variants, Dieva vārda variants, tas, ko darīja apakstuļi. Izredziet vīrus, pilnus, svētā gara un gudrības. Pat vienkārši ar kalpošanā vīrus, svētā gara un gudrības. Kāpēc? Pēc, ka draudze, kā organizācija, kā organisms ir pārdabisks. Un vienīgais veids, kā kalpot šajā pārdabiskajā draudzē, ir ar Dievu garu spēku. Un draudze Bībeles izredz vīrus, pilnus svētā gara un gudrības. Un, kad izredzēju šos vīrus, tad draudzē atkal ir miers, draudze iet plašumā, un viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Lāsam tālāk Bībelē. 8. nodaļa situācija Samarijā. Filips, evaņģēlists, dodas uz Samariju. Vajāšana rezultātā draudze tiek dzenāti Jeruzalemē, viņi iet uz tuvējām visām pilsētām, ciemiem, visus sludina evaņģēliju. Dabūsiet spēku un būsiet man liecinieki. Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā. Lūk, Filips ir nolācīts Samarijai. Un Samarijā viņš sludina Kristu. Mēs lasām 8. nodaļā, ka Dievs dara daudz zīmes un brīnums, un jaunie gari iziet. Un visi brīnās. Tad ir rakstīts, ka cilvēki viņam ticēja, samarieši ticēja evaņģēlijam un tika kristīti. Un tad mēs lasām, kad apakstuļi Jeruzalemē dzirdējuši par to, ka Samarija pieņēmusi Kristu, Pēters un Jānis steidzīgi dodas uz turieni. Kāpēc? Pēc, ka viņi saprot, ka šiem jaunajiem kristiešiem ir vajadzīgs svētā gara spēks, jo viņi ir aicināti būt liecinieki. Viņi aicināti būt liecinieki ar savām dzīvēm un ar savu mutes liecību. Un viņi sūta Pēteru un Jāni, Bībele saka. Apakstuļi sūta Pēteru un Jāni. Ko dara Pēters un Jānis? Pēters un Jānis atnākuši māca par svēto garu. Viņiem lūdz Dievu, viņi uzliek rokas un lūdz Dievu, lai viņi saņemtu svētā gara kristību. Viņi ticēja evaņģēlijam, viņi tika kristīti, un apakstuļi saprot, ka ir vajadzīgs kaut kas svarīgs sastāvdaļa. Svarīgs. Ir vajadzīgs svētā gara spēks, lai draudze būtu efektīva. Tavā dzīvē ir vajadzīgs svētā gara spēks, lai tu būtu efektīvs. Apakstuļu darbos 19. nodaļā. Pāvils, neviens no pirmajiem oriģināliem apakstuļiem, bet aicināts gadus vēlāk. Izredzēts, ka apakstulis izsūtīs Kristus aicināts. Viņš satiek kādus Kristus sekotājus Efesā. Un šie cilvēki seko Kristum, lai gan daudz neko nav dzirdējuši par viņu. Viņi seko Kristum, tāpēc, ka Jānis Kristītājs ir pasludinājis. Un lūkojoties uz Jāni Kristītāju, mēs lasām Mateja evaņģēlijā 3.11, Marka 1.8, Lūks 3.16, Jāņa 1.22.34. Jānis Kristītājs norāda uz Jēzu Kristu, viņš saka, pēc maniem nāks viens spēcīgāks nekā es. Es jūs kristīju ar ūdeni,
Viņš jūs kristīs ar Svēto garu un uguni. Visi 4 evaņģēlisti min šo lietu. Tas tā ir būtiska lieta, ko Jēzus dara. Būtiska lieta, ko Jēzus dara. Un šie mācekļi Efezā bija dzirdējuši Jāņa mācību, un viņi ticēja uz Jēzu. Ko dara Pāvils? Viņš par Svēto garu esat dzirdējuši? Nē, mēs tikai Jāņa kristība esam. Pirmā lieta, interesanti, viņš sastop jaunus mācekļus. Viņš par garu esat dzirdējuši. Un beidz Pāvils nevis tik konfesionāls. Pāvils ieraksta kādā konkrētā konfesijā. Pāvils ieraksta Bībelē. Viņš tur ļoti labi ierakstās, ne? Viņš tur tā kā iedarās. Kad lūkojies uz apstulu Pāvilu, un pirms tam lūkojies uz Kristu. Kristus staigā apkārt, dziedinādams, darīdams labu. Pāvils staigā apkārt, ko viņš dara? Sludina evaņģēliju, dziedina slimos, uzceļ mirušos, izklausās pēc tā paša evaņģēlija. Kāpēc? Pēc, ka mēs lasām kādu godēļas atpakaļ, kad Pāvils nāca pie Kristus Damaskā. Tur bija kāds vīrs, kāds māceklis vārdā Anānija, un Dievs teica šim māceklim, klausies, viņš ir dodies uz to ielu, to šķērs ielu, tur ir vīrs Sauls. Es dzirdēju, ka viņš vajā draudzi, jā, viņš man izredzēts kalps, viņš ir redzējis spožu gaismu, viņš ir dzirdējis balsi no debesīm, viņš vairs nav neticīgs, viņš ir ticīgs. Ej lūdzu par viņu, lai viņš kļūst redzīgs un pilns Svētā gara. Anī dodās pie viņu, un Bībele saka, Anī dod viņu, ka brāli Saul, tur droši prāt. Jēzus Kristus, Dievs mani atsūtīs pie tevis, lai kļūtu redzīgs un pilns Svētā gara. Kļūtu redzīgs un pilns Svētā gara. Un apostols Pāvils sludina evaņģēliju. Damaskā, sacēl traci, aizsūt viņu projām uz Jeruzalemi. Jeruzalemē sludina evaņģēliju, sacēl traci, aizsūt viņu projām. Mazliet pieaug. Barnaba iet sameklē viņu. Un abi dodas uz Antiohiju. Un no Antiohijas Dieva gara izsūtīti, dodas tālāk un aiznes evaņģēliju arī līdz Eiropai. Un mēs visur redzam, ka Dievs apstiprina sludināšanu līdzošām zīmēm brīnumiem. Mēs redzam to pašu evaņģēliju, ko Kristus sludināja. To pašu evaņģēliju, ko sludināja pārējie apstuļi. Bībele saka, Pāvils saka, Pēters deva man roku, viņš kalpoja ebrejiem, es kalpoju pagāniem. Tas pats evaņģēlijs. Tas pats Dievs svētais gars. Un tas ir tas pats Pāvils, kurš efeziešiem saka, topiet gara pilni. Kādu dzīvi tu dzīvo? Gara pilni. Gara piepildīta, svētā gara piepildīta dzīvi. Vai tavu kristietība ir viegla vai grūta? Bībels ir garas spēkā darat galvenības darījumā. Staigājiet garā, jūs miesu savaldīsiet. Tas nozīmē paklausīt Dievu garam. Tajā brīdī, kad es kļuvu kristietis, Dievu gars sāk mājot manī. Mans gars sāka dzīvot sadraudzībā ar Dievu garu. Dievs uzcēla viņu no miršiem. Tad, kad cilvēks piedzimst, viņa gars nevienam mirkli nedzīvo. Cilvēks piedzimst ar mironi iekšā. Tāpēc ir grēks, kas valda. Un Dieva gars, mans gars kļūst dzīves caur Dievu garu. Bībele saka, Jēzus uzcēlās no mirušajiem svētā gara spēkā. Mans gars kļūst dzīves caur Dievu garu. Es sāku dzīvot. Es sāku dzīvot normāli pa īstam. Vienīgais veids, kā normāli pa īstam dzīvot, kā kristietim, ir būt gara pilnam. Vienīgais veids, kā draudzēm normāli pa īstam dzīvot, ir būt gara pilnai. Gara pilnai draudzēm. Vai tu mācītāji atgalvo, ka Dievu draudzē nav Dievu gara? Nē, ir. Es jau teicu, mēs kļūstam par Dievu bērniem caur Dievu garu. Bet Bībeles, ka neapbēdiniet Dievu svēto garu. Neapbēdiniet Dievu svēto garu. Kā mēs apbēdinām Dievu svēto garu? Pirmkārt, mēs apbēdinām Dievu svēto garu, kad mēs rīkojamies pretēji Dievu gribai. Pēters nāca pie Jēzus un teica, Jēzu nerunā tā. Un Jēzus saka, Pēter, aiztais mutu. Nē, viņš saka, atkāpies no manas sātana, jo tu nerunā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk.
Un kad reiz tu izvēlies to tā vietā, lai izvēlētos to, kas patīk Dievam, izvēlies to, kas patīk tavai miesai un cilvēkiem, tu apbēdini Svēto garu. Tu apbēdini Svēto garu. Vai tad man jābūt tik ļoti sev atteicošam, visu laiku pateikt, nē, pilnīgi pretēji. Tev ir jāmīl sevi, jo tikai tagad tu mīli sevi, tu vari pateikt jā Svētajam garam, jo Svētais gars grib absolūti labāko priekš tevis. Absolūti, pilnīgi labāko. Viņš ir Dievs, kam ir bezgalīgi laba sirds. Viņš ir Dievs, kas nomira pie Golgātas krusta. Viņš ir Dievs, kam rūp, kas notiek tavā dzīvē. Viņš ir Dievs, kas vēlas tevi svētīt. Es lūdzu Dievu, lai es vienmēr varētu domāt par to, darīt to, kas patīk Dievam. Kā mēs vēl apbēdinām Svēto garu? Ja mēs dzīvojam ar neizsūdzētu grēku savā dzīvē. Ko nozīmē neizsūdzēts grēks? Es nevaru visu atcerēties, tev nav jāatcerās visu. Es zinu cilvēkus, kas ir teikuši, es rakstīju visus grēkus, rakstīju. Ir dažādi, bet Bībelē teikt, ka mēs atzīstamies savus pārkāpumus. Vairums cilvēku šajā pasaulē nāk pie Kristus ar vispārīgu grēku nožēlu. Viņi saka, Jēzu, es esmu grēcinieks, piedod manus grēkus. Āmen! Un ar Dievu garu viņi piedzimst par Dievu bērniem. Ir cilvēki, kas min un raksta visus. Bet ko nozīmē neizsūdzēts grēks? Tu kā kristietis, tu vari apēdināt Svēto garu, ka Dievu gars mājo tevī. Tu kā kristietis, tu dzīvo rūgtumā. Tu nepiedod. Tu zini, Dievs teica, būs piedod. Cik reizes 7, ja es teicu, ja? Patiesībā viņš teica, ja tu skaidri, ka pa īstam nepiedod. Ja tu dzīvo rūgtumā, tu zini, Dievs ir teicis. Ja tu dzīvo un tu zodz, Dievs ir teicis, tev nebūs. Tu dzīvo laulības pārkāpšanā, Dievs ir teicis, tev nebūs. Tu zini šīs lietas, ko Dievs ir teicis. Dieva gars, kas ir tevī, viņš vada tevi uz patiesību. Viņš saka, nevajag, nedari, nē. Tu saka, nē, es zinu, es māku, būs labi. Tu neklausies, tu apbēdini Dievu Svēto garu. Nepaklausība ir grēks. Kad reiz tu izvēlies darīt to, ko cilvēki saka, no šī pasaules vērtībām dzīvot, apbēdini Svēto garu. Nevienmēr tas ir grēks, bet tu apbēdini. Ne paši šīs lietas ir grēks, bet tu apbēdini Svēto garu. Un kad reizi, kad tu dzīvo grēkā, tu apbēdini Svēto garu. Un zini, Bībelē teiks, ka mums ir jārūpējas par to. Lai mums darbīgo darbojas gara dāvanas. Ir tiecieties pēc garīgām dāvanām. Dievs mums māca, viņš saka, topiet gara pilni. Dievs ir izlējis, bet ja es teicu, ja tev slāpst, tad nāc pie manis un dzer. Dievs ir izlējis no savu gara. Bībels, ka viņa strautos ūdens pa pilnam. Dievs ir izlējis. Kas ir vajadzīgs man? Man ir vajadzīgs manas slāpes. Un ziniet, kur rodas slāpes? Tad, kad es lūkojos Bībelē, es redzu to, kas ir oriģinālā, to, kas ir normāli, to, kas ir patiesi, to, kas ir pa īstam. Es lūkojos spogulī un es skatos uz sevi. Es redzu, tur ir starpība, tur ir neatbilstība. Un man ir rodas slāpes. Saka, kungs, es gribu atbilstību. Es gribu, lai mana dzīve atbilst tam oriģinālam. Lai mana dzīve atbilst tam oriģinālam. Es nāku pie Dieva un saku, kungs, piedod, kungs, atjauno. Dievs izveinos savu garu manī. Ja mēs kā draugi nebūsim Dievu garu pilni, mēs dzīvosim daudz zemāk, mēs dzīvojam daudz zemāk par to potenciālu, par to vēlmi, kas Dievam ir priekš mums. Ja mēs katrs personīgi neesam Dievu garu pilns, neesam Dievu garu vadīts, mēs dzīvojam zemāk par to potenciālu, ko Dievs ir paredzējis mums. Mēs nepiepildām Dievu gribu savā dzīvē. Un mēs nedemonstrējam Kristu šajā pasaulē. Bībele saka, topiet. Jā, Dievam. Un es aicinu tevi, lūdzu tagad, kad es saņēmu svētā gara kristību, Bībele saka, solījums dots tev, teviem bērniem visiem, kāds punkts mums Dievs pieaicinās. Mēs kļūstam par vienas miesas locekļiem. Svētais gars mūs pārliecina par grēku. Svētais gars mūs ved pie ticības, un šāda ticība mūsos. Svētais gars, caur svēto garu mēs tiekam, varētu teikt, iepotēti
jeb ielikt Kristus miesā. Tas ir svētais gars. Svētais gars mājo mūsos, viņš dara mūs spējīgus dzīvot šo dievišķo dabu, nes šo augli. Bet Dievs ir teicis, ka ir vajadzīgs svaidījums kalpošanai, ir vajadzīgs spēks kalpošanai. Kristum piedzimis no Dieva gara, tika kristīts, balodas nolaidās, svētais gars kā balodas nolaidās uz viņu. Mēs lasām apustuļu Jēzus teica, dvēseles viņiem teica, ņemiet svēto garu. Viņi ticēja, ka Jēzus Kristus ir nomiris par viņu grēkiem, augšām cēlies, viņi kļuva par jaunpiedzimušiem kristiešiem tajā brīdī, un tomēr vasaras svētkos nāca svētais gars par viņiem īpašā veidā. Un Jēzus teica, lai pirms tā viņi nestāsta nevienam, ka viņš ir augšām cēlies un dzīves. Mēs lasām to pirmajā sprediķī, Pēters pasludina, atgriežties no grēkiem, lai jūs varētu dabūt. Kāpēc? Jo pasauli nevar dabūt. Mēs lasām to Samarijā. Pēters un Jānis atnāk un mūsu Dievā, viņi dabūtu svēto garu. Mēs lasām to Kornēlija namā. Svētais gars nāca par Kornēlija namu. Mēs lasām to tālāk Efezā. Tas notiek arī šodien. Ja tu tici, kā raksts saka, no tavām miesām plūdīs dzīvo ugnis rāmis. Tad lūkojies atpakaļ, ko Dievs ir darījis. Kapos ir bijušas vairākas tādas reizes, bet tā bija viena reize, man vajadzēja izvadīt. Man palūdza, lai es to daru, jo daudz mācītājs nebija uz vietas. Un tas, ko es izvadīju, bija meitenīte. Dažu mēnešu vecs. Un tad kapsārnām. Uz man teica, mana meitiņa. Es nepretendēju uz absolūtu gudrību un zināšanu. Es zinu, ka šie vecāki, viņi teica, viņi pārtraukuši dot Dievam jautājumu, kāpēc viņi tic žēlastībai, vadībai un svētībai un mīlestībai. Bet ziniet, par ko es domāju tajā brīdī? Es domāju par kādu meitenīti, kas bija miris. Par kādu tēti, kurš nāca meklēt Jēzu. Es domāju par Jāira meitini. Es domāju par atvērtnes dēlu, kur bija bērnu procesija. Es zinu, ne visas bērnu procesijas Jēzus atvarēja. Es zinu, bet es zinu, Bībelē arī saka šīs zīmes ticīgiem, ja es līdz manā vārdā te ļaunas garus izdīs, nevis tiem te rokas lūdz, un tie būs veseli, un turpat ir teikts arī kaut kas par mirušiem. Mēs varam garīgot šīs lietas. Visi cilvēki, kas nepazīst Kristu, ir garīgi miruši. Amen! Un es uzsveru garīgi mirušos. Bet es tikpat stipri ticu, kur ir pateikts arī par fiziski mirušiem. Bija slimnīcā pie kādu cilvēku, kas gadiem cīnās ar audzēm. Paldies Dievam! Es zinu pazīstu cilvēkus, kuriem es lūdzu Dievu, viņi ir dziedināti un audzēji. Slavu Dievam par to! Bez smiešanās, aleluja! Slavu Dievam par to! Bet es biju slimnīcām kā cilvēks gadiem cīnījās ar vēzi. Gadiem. Es skatījos, kas ko šim cilvēkam pēc teicu, es saku, tev ir stipra ticība, jā. Ticēt uz Dievu pēc visiem šiem gadiem, ticēt uz dziedināšanu. Bet es domāju par sievu, kas 12 gadus bija slimojusi ar asinošanu. 12 gadus bija zaudējis visu cerības. Viņa pieskārās Jēzu un spēks izgāja ar Jēzus. Ja no draudzes šodien neiziet spēks, tā nav Jēzus Kristus draudze. Ja no
no draudzes iziet augsta reliģija. Ja no draudzes iziet vienkārši formula, pēc kuras dzīvot. Tā nav Jēzus Kristus draudze. Un ja no manis neiziet spēks, tad es neesmu autentisks Jēzus Kristus sekotājs. Draudze ir pārdabiska. Jēzus Kristus draudze ir pārdabiska. Tu esi pārdabisks. Tev garš māja tevi. Tu esi pārdabisks. Tu visu spēj tā spēkā, kas tev stipri gājis. Mums ir jāzina mūsu fiziski ierobežojumi. Jā, es zinu. Bet es zinu, ka tas, kas ir manī, ir mūžīgs. Es zinu, ka tas, kas ir manī, ir stiprāks. Ka tas, kas ir manī, ir nāvi un ēli uzvarējis. Es gribu dzīvot pēc tās realitātes vairāk kā pēc tā, kas ir man fiziskā. Viņa draugi dzīvo vairāk tikai pēc fiziskās realitātes nekā pēc garīgās patiesības. Viņa ir augsta, tukša un miris. Viņa nav ko piedāvāt šajā pasaulē. Vienīgais, kas maina, ir svētais gars. Vienīgais, kas patiešām pārliecina par grēku, ir svētais gars. Vienīgais, kas patiešām dod šo jaunpiedzimušanas brīnumu, ir svētais gars. Vienīgais, kas lieto zīmēm brīnumiem, ir svētais gars. Vienīgais, kas pagodina Kristu patiešām pa īstenam, ir svētais gars. Meklēsim Dievu garu pilnumu savā dzīvē. Tā ir mana lūkšana, tas ir mans vēlējums, mums ikvienam šajā nākamajā gadā. Meklēsim svētā garu pilnumu savā dzīvē. Lūksim, teiksim, Dievs, ja pat neizprot, ko tas nozīmē, kā tas izskatās, saka, Dievs, es gribu gara pilnumu. Es lasu Filips svētā gara pilns, Pēters gara pilns, Stefans gara pilns, Jēzus gara pilns, Pāvils gara pilns, Jēzus. Tie visi ir tie, kas gājuši man pa priekšu, Jēzus. Es arī gribu būt gara pilns. Sievietes var minēt Elizabete, Marija arī gara pilns. Jēzus arī grib būt gara pilns. Gara pilns. Tas nepadara tevi par dīvaini. Tas nepadara tevi par galīgi neliederīgu, nelietojumu šai pasaulē tieši pretēji. Tas padara tevi par ļoti lietojumu šai pasaulē. Tas padara tevi tādu, kas stipri stāv šīs pasaules ar savām kājām, ne pašā laikā tādu, kurš dzīvo debesu realitātē. Meklēsim Dievu par pilnumu savā dzīvē. Tā ir vienīgā atbilde šai pasaulē. Tas ir vienīgais. Evaņģēlijs ir evaņģēlijs, lai tas ir pasludināts svētā gara spēkā. Evaņģēlijs ir dzīves un dzīvi mainošs, tad tas ir pasludināts svētā gara spēkā. Tas ir spēks pats par sevi. Evaņģēlijs ir Dieva spēks vienam, kas tic. Svētais gars ir tas, kas rada šo ticību. Maina cilvēku sirdi, kas iedzina uguni. Meklēsim svētā gara pilnumu. Reiz saņēmu svētā gara kristību, lūdzu, saka, Jēzu Kristī man ar svēto garu nūri. Jēzu Kristī man ar svēto garu nūri. Jēzu Kristī man ar svēto garu nūri. Lūdzu, prasi. Bija skolā nesen rādīja mums padomu laiku propagandas filmu, kur bija uzņēmta par kristiešiem. Tāda ateistiska filma, un tur bija uzņēmts, kā kristieši saņem svēto garu. Viņi vienkārši nonāk kādā ekstāzē, vēl kaut kādā veidā absolūts muļķības. Absolūts muļķības. Neļauj nevienam pateikt, runā man pakaļ, neļauj nevienam pateikt, dari tā vai dari savādāk. Vienkārši ir teikts Bībelē, nāc pie Jēzus, prasi, viņam saka, Jēzu, tu teici, Jānis Kristītājs deva liecību par tevi, viņš teica, kas mans nāks viens lielāks nekā es neesmu cienīgs, viņam kurpus sasiet, viņš jau kristīts ar svēto garu un uguni. Saka, Jēzu, Kristī man ar svēto garu un uguni. Jēzu, Kristī man ar svēto garu un uguni. Bet tas kristīts svētajā garā, Pāvils saka, top gara pilns, dzīvo gara piepildītu dzīvi. Vienkārši tas ir tavs dzīvesveids, nevis laiku pa laikam dekalpojumu. Halleluja, jūt Dievu garu klāvot, izēj ārā, čuš. Nolamā vīru, bērnu, suni, visu pārējais. Vai sievu. Gara pilnums parādās ikdienā. Un emocionalitāte nevienmēr nozīmē gara pilnums. Meklēt Dievu. Bet Dievs, es gribu dzīvot tā,
ka no manām miesām plūst dzīvo ūdens straumes. Es gribu tā dzīvot, Dievs. Tavs vārds saka, ja tic, ka raksts saka. Kungs, man liekas, es ticu visai Bībelē, no viena vārta līdz otram vārtam, es ticu par visām pieturzīmēm. Es ticu komatiem un punktiem un tā tālāk. Es pārspīlēju, bet es ticu tam, ko Dieva vārds saka. Debes Tēvs. Tas nozīmē, ka no manām miesām, ja īsti neplūst kungs, kur es neticu? Dievs, kas ir tas, kas trūkst, ko man vēl vajag? Dievs, vai es esmu visu saņēmis, Dievs, palīdzi un vādi man. Svētais gars, es gribu. Daudz kristiešu laimīgi un mēlēs. Super, Pāvils saka, es arī lūdzu mēlēs vairāk par jums visiem. Brīnišķīgi, lūdzu mēlēs, uztais pats sevi, lūdzu mēlēs. Pāvils saka, man mazliet tālāk. Lūdzu, lai varētu kalpot ar dāvanām, kas ceļ draudzi. Mēles ceļ tevi. O, aleluja, es lūdzu mēlēs, svētais gars un manī. Super. Dažiem vajadzētu lūgt vairāk mēlēs. Tas ir svarīgi un vajadzīgi, bet Dievs saka, es gribētu kalpot. Es gribētu kalpot. Meklēsim Dievu garu pilnību savā dzīvē. Meklēsim. Lūksim. Teiksim, Kristu piepild manam svēto garu. Kad mēs saņēmām svētā, ka Kristi saka, Kristi manam svēto garu un uguni. Un nedomā, kā būs un kas būs. Svētais gars, tu nāc par tevi, viņš tevi apliecinās. Tu zinās. Jēzus saka, viņš negrib, lai mēs būtu tādi šaubīgi, turpušup, viņš ir, lai mēs jauni amen. Nedomā, kas notiks, kā būs. Lai, ka tu lūdz gara pilnumu, nedomā, kas būs. Vai viņš tagad lūkš, lai Dievs gars piepild man, lai būs gara piepildīts, kur man būs jābrauc, kas man būs jādara. Nē, tev pirmkārt būs normāli jādzīvo tur, kur tu esi. Par liecību, kur tu esi, tavā Jeruzālēmē. Vai tas kungs tevi vadīs tālāk, aleluja, slavu Dievam. Ja nē, tu aleluja, slavu Dievam nodzīvos savā Jeruzālēmē līdz kapa malai. Ar Dievu garu piepildīts, ar liecību, ar drošību, ar pārliecību, ar svētību saviem tūniekiem, visiem apkārtējiem. Un viņi neteiks, paldies Dievam, aizgāju uz debesīm. Viņi teiks, debes Tēvs patur viņu ilgāk, viņš ir par svētību mums visiem. Es tā gribu dzīvot. Es tā gribu dzīvot, ka cilvēki saka, debes Tēvs patur viņu ilgāk. Es tā gribu. Es negribu būt kā atvieglojums visiem pārējiem. Paņēmu debesīm. Halleluja, slavu Dievam. Un vienīgais veids, kā es varu tā dzīvot, tas nav tas, ka es gribu ilgi uzsvēties uz šīs zemes. Nē, bet es gribu, lai Dievs ir pagodināts manā dzīvē. Un vienīgais, kāpēc ir gara piepildīta dzīve. Starp citu, ko tam tuvnieki teikt par tevi? Halleluja, paldies Dievam. Vai debes Tēvs. Iecieties, lūksim Dievu. Kungs, Jēzus, es tev pateicos, Jēzus, kad pie krusta teica vārds ir piepildīts, kungs. Tu piepildīji mūsu glābšanu, tu piepildīji mūsu pestīšanu, Dievs. Tu visu paveici pie Golgātas krusta, mans kungs, tu nāvi un ēlu uzvarēji, Dievs. Es tev pateicos, kungs, ka tu augšām cēlies un dzīves uzbrauc pie Tēva debesīs. Un tu esi pie Tēva troņa debesīs, kungs, jo tu esi sūtījis mums savu garu. Dievs, tavs gars nāca kā atbildi. Kungs, tu teici, es lūkšu Tēvu un viņš sūtīs. Tā veidā tu saki, tu un Tēvs, jūs sūtīsiet svēto garu. Un es tev pateicos, svētais gars, ka tu esi nācis. Tu esi nācis un tu esi šeit uz šīs zemes. Un tu mājo mūsos. Es tev pateicos, kungs, ka mums varbūt šī sadraudzība ar tevi, mans Dievs. Es tev pateicos, svētais gars, ka tu esi uzrunājis mūs un darījis mūs par Dievu bērniem. Es tev pateicos, svētais gars, ka tu esi joprojām šeit. Joprojām pilnīgs Dievs, pilns spēks, autoritātes un varas. Es lūdzu šodien, mans kungs, Avarnais Dievs, lai viens tavs bērns meklē garu pilnību savā dzīvē, mans kungs. Meklē garu pilnību savā dzīvē, mans Dievs. Tēvs, es lūdzu, lai no mūsu miesām plūst dzīvā ūdens straumes. Jēzu, es lūdzu, Dievs, ja mēs neticam tā kā raksts saka, maini mūsu saprašanu, izpratni, Dievs, tad lai no mūsu miesām plūst, Dievs. Nelāsas, ne kaut kur mazliet šeit tādu Tēvs, bet es lūdzu, lai tas plūst, Dievs. Lai tas plūst no tavu draudzes, lai tas plūst no katra individu, kas tic tev, mans Dievs.
mums piepilda ar svēto garu. Kristi ar svēto garu un ugurmas Dievs. Es lūdzu, svētais gars, redz slāpes savos bērnos pēc tavu garu tūmu. Redz slāpes pēc tavu garu pilnības. Redz slāpes, Jēzu. Es lūdzu, mans Dievs. Dievs arī par ikvienu, kas varbūt, es neizprotu, kā tas viss ir vērts. Es lūdzu, kungs. Dievs dod mums izprast, ka tu esi labs Dievs. Pilns žēlstības, taisnības, mans kungs. Un tu vēli vislabāko mums, mans Dievs. Un nāk pie tevis ar šo attieksmi, ar šo ticību sirdī, Dievs. Ka tas ir apsolīts un paredzēts un ļoti vajadzīgs mums, mans kungs. Un es lūdzu, Tēvs, es lūdzu par draudzi. Dievs svētais gars. Dievs, ka mēs ar tevi piepildīti. Gars ar tevi piepildīti, kungs. Nesam liecību par Kristu šajā pasaulē, mans kungs. Dievs, lai tas sagrauj visus mūžus, lai tas uzvar katru neticību, Dievs, lai tas pagodina Kristu zīmē un brīnumiem, lai tas vada visā patiesībā, mans kungs. Lai Tavs svētais vārds ir pagodināts, mans Dievs, caur katru mūsu dzīvi un caur draudzi kopā, mans Dievs. Es svētīju Tavu svēto vārdu, mans kungs. Tev gods un slavu, Tēvs, Jēzus vārdā, kungs. Āmen.